Ko izrādās nākamā mēnesis, no aprīļa sākuma būs baigās pārmaiņas ar tiem visiem Bolt, Volt, viss tāds ēdienu piegādes sistēma. Laikam savādāk strādās, jo tagad indiešus plāno tagad indiešus noņemt no ielām, jo daudz tur kaut kādi nelegāli strādā ar citiem vārdiem. Pilns ar problēmām. Plus vēl cilvēki sūdzēs, ka viņi ir netīri. Vēl taisās noņemt beidzot, es uzskatu beidzot, uztaisīt to likumu, kad nedrīkstēs vairs braukt pa gājēju celiņu. Man nepatīk tad, kad indieši visu laiku brauc pa gājēju celiņu blakus vēloceliņam. Tad, kad viņš ir brīvs, viņi vienkārši brauc pa gājēju celiņu. Tas ir kaut kāds vispār ārprāts. Bet tas labi. Tas ne tikai uz indiešiem attiecās, domāju, tas attiecās uz visiem, kuri braukā pa trotuāru, teiksim tā. Ja ir vēloceliņš, brauc pa vēloceliņu un viss. Bet vēl, kas man tiešām nepatīk, tas ir tas, kad ieviesīs tagad to jauno sistēmu Bolt skūterīšiem, pirms katras lietošanas būs jāpilda to testu. Manuprāt, tas ir pilnīgs marasms reāli. Pirms katra brauciena tev jāpilda kaut kādu testu, vai tu neesi alkohola riebumā, kas, manuprāt, jau sarežģīja braukšanu ar skūterīti, jo man pirms vajag kaut kur ātri steigties. Es vienkārši noskanēju un močīju braucu prom, un tāpat arī nometu viņu. Viss. Tagad, ja man vajadzēs pildīt tos visus uzdevumus, tad es vienkārši viņus vairs nelietošu un viss. Labāk es paiešu ar kājām, braukšu ar tramvaju vai dabūšu riteni nopirkšu. Bet, tāda sistēma man nepatīk. Ko jūs par domājat par to? Vai tas ir normāli vai nē? Ir kaut kādiem alkāniem, kuri naktī tur piedzērušies braukā, uztais sūdus un tagad visiem ir jāatbild par to. Manuprāt, tieši sodus jāceļ augstāk. Un vienkārši riktīgi jāsoda tā, lai tev vispār negribētos pat skārties tam skūterim klāt. Es vismaz tā domāju. Bet, citur Eiropā visur attīsta visu to riteņbraukšanu, skūteriem braukšanu. Un tā kā es biju Berlīnē, forši pārvietojāmies, visur ir vēloceliņi, viss tā infrastruktūra tik labi attīstīta. Latvijā tieši otrādi paņem visur sarežģīja kaut kādas noteikumus. Un paliek vēl grūtāk un grūtāk kaut ko lietot. Un tāpēc arī pat kaut kāda kompānija ir, kura saka, ja to ieviesīs, to aplikācijas testu, tad viņi vienkārši bankrotēs, viņam nebūs finanses to visu uzturēt. Tā kā, neteikšu, ka labi, bet man vienkārši gribējās tā interesi pēc apjautāties, ko jūs par šo visu domājat. Vai vajag ieviest kaut kāds stingrāks noteikums braukšanā ar šito te ar elektroskūteriem vai nē. Vēl gribēju padalīties ar to, kad es kaut kad nesen uztaisīju sev jaunu TikTok accountu, tādu sporta kanālu, sporta žurnāls mans, kur es iedokumentēju visu savu sporta dzīvi. Tā kā, ja kādam interesē, noteikti būšu pateicīgs, ja piesakosiet, atbalstīsiet un, protams, varbūt arī kaut ko smelsties no manis, būsiet motivēti. Tā kā te es pierakstu kanāla nosaukumu, droši varat piesakot. Tas tā. Un plus vēl tagad es gatavojos Rīmī pusmaratonam. Maratons, nezinu, kā būs latviešu valodā. Un pirmo reizi mūžā kopš bērnības piedalīšos kaut kādās sacensībās. Vairāk nevis, lai uzvarētu, bet tā vienkārši, lai piedalītos, un dabūtu to medaļu, diplomu, vienalga, ko tur dot. Tā kā arī pierakstiet, ja kāds piedalīsies tajā skrējienā, pusmaratonā, tad būtu forši. Zināt, ka kāds no sekotājiem arī ir. Starp citu, es savā sporta kanālā arī uztaisīju video par skriešanu. Tādi padomi no manis. Nevis kā profīts, bet vienkārši no manas pieredzes. Un ļoti, man liekas, forši apstīties tiem, kuri grib skriet, bet nav pieredzes un nezinu kaut kādas nianses, tad tieši tajā video es arī dalos ar visādiem padomiem, ja tu gribi iesākt skriet. Tāpēc arī to noteikti vajadzētu apstīties, ja ir interese. Tas tā, vienkārši man liekas, būtu forši, jūs parasti savā Instagram kanālā, darba Instagram kanālā, kur ir foto pakalpojumi, liku kaut kādas sporta storijas. Mums padomāja, kaut kā vispār galīgi nesiderās. Vajag uztaisīt vienkārši atsevišķu kanālu, kur būs tīri tikai par sportu un ap sportu. Tāpēc,
tāda lūk doma. Un vispār, kā palika silts un skriešanas, tas maratons, Rīmī tuvojās, tad baigi daudz skrēji parādījās. Vai es vienkārši sāku pievērst uzmanību visiem, bet viss kā palika silts, visur visi skrien zālē, visi var redzēt, ka skrēji trenē savus kājas un tā tālāk. Baigi, es pateikšu. To skait man. Un vispār skriešana pēdējā laikā kļūsi nenormāli populāra. Pa mūsdienās pirmais maratons notika 1970. gadā Ņujorkā, un tad skrēja tikai 55 cilvēki, iedomājies. Nākamajā gadā piedalījās tur vairāk 100 cilvēki, un tā ar katru gadu ļoti lielā ātrumā, tas kļuva populārs, vairāk un vairāk tūkstošiem sāk piedalīties. Tad visi tie organizatori pamanīja, ka tur ir bizness, kad baigo naudu var ģenerēt. Un mūsdienās tagad tā, ka ir pat cilvēku daudzuma limits, jo, iedomājies miljonu palaist skriet pa ielām, tad būs vienkārši hauss. Baigi forši īstenībā. Pirms tu sāc skriet, noskaties šo video, jo ir dažas svarīgas lietas, kuras vajadzētu zināt tik vienam, kurš grib sākt skriet. Es pats jau esmu noskrējis vairāk nekā 1300 km, un par šo laiku esmu sapratis dažas lietas, ar kurām gribētu padalīties. Sākšu ar to, ka skriešana patiesībā ir viens no visvienkāršākajiem sporta veidiem. Tev nav vajadzīga sporta zāle, nav vajadzīgs īpašs ekipējums, principā skriet var jebkurš. Bet ir viens svarīgs bet. Pirmkārt, pārliecinies, vai tev nav liekas svars. Tieši ar lieko svaru skriešana var radīt ļoti lielu slodzi locītavām, īpaši ceļgaļiem un potītēm. Tā vietā, lai uzlabotu veselību, tu vari ātri iedzīvoties traumās. Ja svars ir lielāks, sākumā labāk sākt ar garām pastaigām vai citām vieglām aktivitātēm un tikai pēc tam pievienot skriešanu. Nākamais ir apavi. Tu nevari vienkārši uzvilkt savus parastās krosenes un doties skriet. Skriešanai vajag apavus, kas ir paredzēti tieši skriešanai un ideālā gadījumā pielāgoti tieši tev. Katram cilvēkam ir citāda pēda un citāda gaita, tāpēc arī apavi atšķirās. Piemēram, es jau izvēlējos apavus ar maksimāli mīkstu zoli, lai labāk absorbētu triecienu, skrienot un mazāk noslogotu ceļus un muguru, īpaši skrienot pa cietu segulu. Tad pārliecinies, vai tev ir pietiekami stipras kājas, lai izturētu skriešanas slodzi. Ja tu nestiprini kājas, tad pat ar labiem apaviem ilgtermiņā traumas ir gandrīz garantētas. Viens no vienkāršākajiem veidiem, kā pārbaudīt kājas, ir šāds tests.